Cilvēkam dzīvojot privāti mājā, noteikti viena no galvenajām lietām būtu komforts. Un, lai nodrošinātu pilnu komfortu, vajadzētu izvēlēties apkures katlu, kuram ir pilna tīrīšanās, pilna automātika. Viņš var vadīt attālināti, redzēt, teiksim, granulas beigušās. Viņš jau zinās to laicīgi. Attiecīgi, ja katls tīrīsies pats automātiski, gan siltumaina daļa, gan pelnu daļa, gan degļa daļa, cilvēkam būs reti jāiet klāt pie tā apkures katla. Un tas savienojumā tā automātiskā tīrīšanās ar augstas klases automātiku, protams, arī dos papildus ekonomiju cilvēkam. Mums ir Latvijā visplašākais apkures iekārtu klāsts. Mēs varam piedāvāt gan mazākai mājai, gan lielākai mājai. Un, attiecīgi, apsakojot šo te objektu, veicot bezmaksas projektu katla mājai, kur klients ietaupīs līdz pat 1800 eiro ar šo izbraukumu, mēs izstāstīsim un parādīsim, kāds būtu tas labākais risinājums, un līdz ar to katrs ir savienojams ar esošo apkures sistēmu. Ja ir viena vai divi staba dzīvoklis, noteikti vieni no tādiem top labākajiem produktiem būtu šie kondensācijas tipa katli. Ir no mazākām jaudām, sākot no šiem te 40 kvadrātmetriem līdz 70 kvadrātmetru, 80 kvadrātmetru dzīvokli. Vienalga, cik būs kvadrātmetri. Pie tā konkrētās nepieciešamības mēs jums varēsim piemeklēt pareizo apkures katlu. Ja jums ir privāta māja, jūs varat izmantot zemes siltumsūkni. Tas, kas būs vienmēr visaugstākā efektivitāte un visekonomiskākā lietošana pēc enerģijas patēriņa. Mēs varam jums arī nodrošināt pilnu uzstādīšanas ciklu, tātad no iegādes līdz siltai mājai. Ja jūs mājā uzstādām jaunu Vailanta apkures katlu vai jau ir esošais apkures katls, viņus varam aprīkot ar šīm automātikām. Gan telpas termostats, gan jau lielāks vadības panelis, kā arī ir iespēja vadīt attālināti, kā jau es iepriekš minēju. Cilvēkam, kurš ļoti bieži ceļo un grib iekonomēt uz apkures izmaksām, šāda veida vadība ir pats labākais, kas vien var būt. Šie katli ir dabūnami, nopērkami visos mūsu veikalos SB Siltumtehnika visā Latvijā. Un visa prece ir pieejama noliktavā, gan arī rezerves daļas pēc garantijas apkopē.